Esam saģērbušies, sapakojušies. Labrīt, labrīt. Mašīna ir padota. Jancis ir gatavs. Jānis ir gatavs, saģērbušies. Ārā ir kaut kādi 20 cik tur grādi. 23, jā. Mēs dodamies. Igors, Jancis, mēs tikko esam sākuši. Saulīte uzlikusi, Rika saulītē. Pirmais tāds apstājums. Nu, tur viss ir skaisti. Ļoti skaisti. Sandra un augšējais gals. Tā kā pucējamies un kāpjam augšā. Skābekļa maz. Kāpēc nav viegls? Bet apakaļ nekas nebiežst. Nosacīti taka perfekti. Viss notiek. Un turpinās augšu. Nav jau vairs tālu. Nu re, gandrīz jau esam klāt. Sandra arī tusnī. Bet kāpi. Tikai nemaz no augsta. Tikai daži jau kāplējā. Vēl drusku. Sākam sajūt sēra smaku. Tur jau kūp. Krāteris ir vaļā. Te jau kaut kas tur pavemstīs ar šiem dzelteniem cauri, viņam atkal kaut kāds sērs nāk ārā. Ir bijuši gadieni. A ne? Jā. Jā. Saulīt ir, laiks ir ideāls. Nu, kā bija? Kādas sajūtas, Janci? Ļoti labi. Tu esi 3718 metri. Tā laikam bija. Tik augsta virs jūras līmeņa. Tā, nu jau esam apakaļ, nokāpuši lejā pie caurlaidi būdas. Tur, kur vajag, to caurlaidi prasa. No rīta gājām iekšā, te vēl neviena nebija. Tad mūs ielaid, tagad džentelmenis sēž un nelaiž vairāk iekšā. Jā, te jāiet šitiem astiņiem, lai tiktu augšā ēdē. Lai nenokļūdītos, te ir apkārt var iet, kam nav caurlaides, un iekšā jāiet tur. Bet ja iet agri, būtībā pat ar pirmo pacēlāju mēs uzbraucam, caurlaide bija, bet vēl neviens nepārbaudīja, varēja pat uzskriet. Ja kā pie kājām, tad viss ir brīvs. Tā, nu šī ir opcija staigāt apkārt kalnam, bez atļaujas. Arī ir ko redzēt, visur lauz kalni, taku uztaisīt vienkārši tā kā Brodvejā.
Un te nāk vispārēji Riku Jancis, Sandra, Igors. Visi esam, visi ejam. Skati arī skaisti. Tā, pitstopa vieta. Ir tāds liels caurums lejā. Cilvēkiem ir iespēja apmesties un pārnakšņot. Tad iepriekš kaut kas tur jāsaskaņo un dabūna atslēgas. Te mēs uzēdām pusdienas. Sandras ķer pigmentu, Igors pucējās un Jantis pacietīgi dīdās. Kur tad ir vieglāks? Jā, tas ir vieglāks. Nevar pacelt, jā? Tik tā pacēl, paskaties. Jā, Igoram kaut kā baigi labi. Kāds Igors stiprs, vai ne? Jā, Jā. Pēdējie 4 km pa lēzenu. Tagad jau līdz mašīnai. Tā tur mēs no tur tās augšas kaut kā kleperējam lējā. Tagad ir lēzenais gabals, saulīt. Tad noripojuši šitādi te akmens olas visādas, te daudz mētājās. Lielākas, mazākas. Tāds ceļš. Vēl tur kaut kādi 3,5 km varētu būt mums lejā. Tad kaut kā metros tikai 300 metri, kaut ko plus mīnus jānolaižās līdz mašīnai. Nore, traska beigusies. Redz, kā mēs te kāpjam. Daži stāda rekordus. Daži vazājās pa šeieni. Teikt, ka mēs jau tā esam teicis apakšām. Paskatē, ka tur vēl liela bedra. Vēl pa kādai čupiņai. Jā, un teikt, tur jau, ka mēs jau bijām augšā, jā. Pašā augšā bijām. Vai ne? Jā. Ideāli. Tā mēs te kāpjam. Esam atgriežies pie šībām, normāli. Kaut kur atkal jāpakāpelē. Tur redz cilvēciņas lejā, tai katedrālē. Mēs esam te augšā.
Nav kaut kādi daži puļķīši. Jā, te ir. Un te uziesim ap stūri. Redzēs teidu, neredzēs. Nē. Tur ap stūri ir teida.